smuki, jūs vēl neko nedarat. Jūs neko vēl nedarat. Jo viss ir jāsadokumentē un bildē jābūt ļoti smukai. Tāpēc es šeit aicinu pagastu cilvēciņam, kurš katru gadu ir sagādājis, lai šeit būtu labs laiks un ļoti daudz dalībnieku. Ieva Jermacāne, lūdzu. Ogres novada mēru Egilu Kelmani. Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšstādātāju Artūru Maguli. Un tagad visi lūdzu nostājamies pie pašas maliņas. Visi līdzināties? Nē, taisam smuki. Lai visiem prieks un sporta spēļu dalībniekiem un arī vadībai būtu prieks. Līdzināties! Mierā! Uz vidu skatīt! Godījumā karogu pacelšanas kolēģija. Godījamie kungi no Ogres novada un Meģeres pagasta vadītāji. Ziņoja, ka uz 70. lieliskajām Meģeres sporta spēlēm dalībnieki nostādīja. Ziņo runas vīrs Ainārs. Aplausi. Labdien! Mani mīļie sportisti! Paldies, ka jūs esat tik lūk atbraukuši atkal pie mums, kā jau katru gadu. Jūs nekad neaizmirstat mums. 70 gadu tas ir daudz. Daudz jau ir piedzimuši, 3 paaudzes, un ceru, ka arī būs nākošās paaudzes, kas brauks pie mums sportot. Ainārs teica, ka es sarunāju ar Dieviņu, lai būtu mums labs laiks. Un paldies viņam, tiešām tā tas ir. Paldies jums, ka jūs esat, un bez jums arī nebūtu sporta spēļu šo. Paldies jums visiem! Paldies par aplausiem! Un tā, karoga pacelšanas ceremonijai visi saspringstam. Ogres upēs līču krastos, zaļi pakalni un meži viens. Stāvu es un tālumā skatos, un no prieka man saraujas sirds. Viss tik mīļš un saulains man liekas, katru pakalnu pazīstu es. Gaidi mani drīz es nākšu es silto sauli sagaidīt. Dzimtais pagasts Meģelē, sirdī paldies Meģelē, upes līču ieskaudā. Meģelē, dzimtais pagasts Meģelē, sirdī paldies Meģelē, upes līču ieskaudā. Šeit ir manas mīļas mājas, šeit ir mana jauka bērnībā, šeit ir manas pirmās skolas gaitas, te es vienmēr gribu atgriezties. Paliksi tu manā sirdī vienmēr, atmiņās kā strauja upe plūst. Stāvu es un tālumā skatos, un no prieka man asaras birst. Meģelē, dzimtais pagasts Meģelē, sirdī paldies Meģelē, upes līču ieskaudā.
tautā. Paldies, ļoti skaisti. Un tagad vārds uzrunāja Ogres novada mēram Egilam Helmanim. Vai Meņģelieši ir gatavi sporta spēlēm? Nevaru sadzirdēt. Jau labāk. Ir prieks būt pie jums kopā šodien. 70 gadi. Tā ir nopietnas skaitlis. Vai kāds no Meņģels vēl ir palicis, kas piedalījās pirmajās sporta spēlēs? Aplausi! Kur pirmo spēļu dalībnieki? Jums pateiks, kas piedalījās 70. spēlēs, un te jūs visu varētu pacelt rokas un teikt, mēs piedalījāmies. Bet ja jūs visu laiku sportosiet, uzturēsiet mūžu garu, tad arī nodzīvosiet bagātu mūžu. Bet paldies, Meņģelieši, par to, ko jūs īstenībā dariet, jo tā piederības sajūta un apziņa, ka jūs esat Meņģelieši, mūs, protams, kad mēs atbraucam ciemos, mūs iepriecina. Un, es nevarētu teikt, ka es neesmu ciemos mājā. Paldies, Egilam. Un tagad vārds Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam Arturam Mangulim, jo viņš grib sveikt tos, kuriem tiešām šīs ir pirmās spēles. Labrīt, Meņģelieši, labrīt, sportisti! Jau pagājušā gadā mēs mēģinājām iesākt tradīciju, bet kamēr tas nenotiek vismaz kādu 3. gadu, to pa tradīciju vēl nevar saukt. Bet es ceru, ka tā būs tradīcija, un mēs katru gadu gan pagastos, gan pilsētā, visā novadā sveiksim jaundzimušos, kas dzimuši, mūsu variantā no 1. augusta līdz 1. augustam, bet es domāju, korekcijas ieviesīsies katrā pagastā, no kuriem svētkiem līdz kuriem. Un tāpēc es ar lielāko prieku šobrīd sveikšu 3 jaundzimušos un viņu ģimenes, un ar simbolisku mantiņu vai dāvaniņu, tas saucās zaļais čiekurs, kurš tapis tepat Meņģeles pagastā, Ingas Gailītes ražojums, un es domāju, tas ir īpašs notikums meņģeliešiem. Es ceru, ka šī tradīcija no Meņģeles arī turpināsies. Un šis zaļais čiekurs ar tādu novadu vēlējumu, Ogres novads dāvina jums šo priedes bērniņu, lai jūsu mazulis augtu liels, stiprs, vesels un nākotnē kā priededzenes saknes savā novadā. Šis mazais smaidīgais draugs izgatavots no dabai draudzīgiem materiāliem. Ir ziņas, ka daži ir apēduši un nekādu problēmu nesot. Tā kā droši, un ja mazliet iekrīt kādā dubļu paņškā, varot arī izmazgāt un atkal likt mutē bērni. Tā kā liels sveiciens jaundzimušajiem, un katrā pagastā jau kopš seniem laikiem tas ir bijis svarīgākais notikums, un es novēloju katrās sporta spēlēs jums katru gadu būtu vismaz šitik, cik šodien, un vēl daudz vairāk jaundzimušo sveicamo. Tā kā sveikšu pēc sarakstiņa tagad, man Ieva nāks palīgā, un Marta Vītoliņa un vecāki Ģirds Pakulis un Inga Vītoliņa. Lūdzu šeit. Nu, lai aug ģipris un vesels un kā čiekurs. Lūdzu. Justīna Šmite, vecāki Emīls Šmits un Māra Geistere. Ģipri un veseli. Markus Jespers, vecāki Kristaps Jespers un Karīna Šubrauska.
jums pirmās 3 vietas ratiņu skrējienā varētu būt jau sadalīts šodien. Tagad jauno disciplīnu vajadzētu ieviest. Sveicam visi vēlreiz ar vētrainiem aplausiem. Tā, bilde. Atvainojos. Un par godu gan 70. spēlēm, gan jaundzimušajiem mēs palaižam gaisā svētku balonus ar aplausiem! Tas brīdis ir klāt. Es ceru, ka 70 baloni bija. Es ceru, ka bija 70. Nu tā, saplīs, tad 70 bija. Tā, mazliet nogriežam muziku. Mums mazs uzdevumiņš vēl. Tā, visi puiši mazie. Uztaisam pietupienu. Super. Visas meitenes. Uztaisam, paliecienu uz augšu. Super. Visu pār...